Cilvēka dabas moto jeb devīze ir atklāj savu autentisko būtību. Tāpēc šajā video par to, kas ir autentiskais es un kāpēc tas ir svarīgs. Autentiskais es ir mūsu katra patiesais es, mūsu pamatidentitāte, kas sakņojas dziļā mīlestībā pret sevi, mūsu vērtībās, iekšējā gudrībā, veselīgā pašvērtībā, dabiskā prieka un aizraušanās stāvoklī. Tavs autentiskais es ir tavs dvēseles un augstākā es cilvēciskā izpausme un iemiesojums šajā fiziskajā pasaulē. Mēs ar to piedzimstam, bet daudzu un dažādu iemeslu dēļ dzīves laikā un jau ļoti agrā vecumā mēs to savu skaisto neatkārtojamo gaismu pārklājam ar pieņemtu identitāti, ko pārmantojam audzināšanas rezultātā ar neizstrādātām apspiestām emocijām, ar dažādām emocionālajām traumām un prāta konstrukcijām, un to visu kopā psiholoģijā mēdz saukt par cilvēka ēnu. Sīkumos par to, kas ir ēna, kā un kāpēc tā izveidojas, es pastāstīšu atsevišķā video pavisam drīz, jo arī to, manuprāt, ir svarīgi saprast, lai pilnībā aptvertu ēnas ietekmi uz mūsu dzīvi, uz attiecībām, uz veselību un uz vispārējo. Kas ir tās galvenās lietas, kāpēc autentiskums ir svarīgs? Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir tavs dabiskais stāvoklis. Tu piedzimi autentiskumā, tad ar tevi notika dzīve, bet atgūstot autentiskumu, tu kļūsti par to, kas tu vienmēr esi bijis. Un esot savā autentiskumā, daudz biežāk ir brīvības un viegluma sajūta, ir paļaušanās un uzticēšanās dzīvei, un arī daudz labāk iespēju izgaršot dzīvi, ieraudzīt tās skaistumu, novērtēt un pateikties par lietām, kas tev jau ir. Tuvošanās autentiskumam uzlabo veselību, emocionālo noturību, atver radošās spējas un intuīciju, un dzīve vienkārši kļūst daudz jēgpilnāka. Tu dzīvo savu dzīvi, nevis tava dzīve notiek ar tevi. Pašlaik ir ļoti daudz visādu manifestācijas treneru un meistaru, un ja arī tu piesako tādām lietām, tad ņem vērā, ka jo autentiskāks cilvēks ir, jo vieglāk viņam padodas manifestācija. Ja uz autentiskumu skatās no tādas ezotēriskās perspektīvas, tad tas nozīmē būšanu savā spēkā, savā patiesajā varenībā, un mums katram ir kodols no tīras dievišķās enerģijas, no mīlestības. Un dziedinot sevi, tu palīdzi visiem, un dziedini arī kopējo enerģētisko lauku, jo dziedinājums rada pārmaiņas ne tikai tavā dzīvē, ne tikai tavā ģimenē un tavā dzimtā, bet arī mūsu sabiedrībā, kurai es domāju, ka mēs visi piekrītam, jo ļoti sen ir pienācis laiks ieviest kaut kādas pārmaiņas. Es uzskatu, ka nokļūšana savā autentiskumā arī ir tā slavenā dzīves jēga, ko visi meklē. Tā ir tā laimes zeme, uz kuru dodas sprīdītis un beigās nonāk mājās. Notiek pavisam īsts alķīmijas process, kurā cilvēks integrē savas sāpīgās pieredzes, lai iegūtu spēku, kurš citādāk paliek ieslodzīts zemapziņā, un tad cilvēks atgriežas savā pilnībā. Un tad, kad dzīve ir beigusies, tad Dievs, pirmsākums, visums, vienalga kā viņu sauc, tāpat kā mēs esam pieņēmuši atpakaļ kaut kādas mūsu daļas no sevis, tāpat viņš pieņem atpakaļ mūsu. Vēl viens ļoti nozīmīgs iemesls tiekties pēc autentiskuma ir tas, ka tas palīdz mainīt attiecības ar līdzcilvēkiem un arī attieksmi pret viņiem. Jo labāk tu saproti sevi, jo labāk tu spēj saprast citus cilvēkus. Un tieši tas pats ir ar emocionālo dziļumu. Mēs spējam otru satikt tikai līmenī, kādā esam satikuši paši sevi. Tāpēc būšana autentiskam palīdz iegūt attiecībām starp cilvēkiem pilnīgi citu kvalitāti. Tāpat man droši vien jāpiemina tas, ka strādājot ar sevi un atbrīvojoties no visa, kas stāv ceļā mūsu autentiskumam, mēs šīs traumas nenododam tālāk saviem bērniem. Jo cilvēki tikai domā, ka mantojums šajā pasaulē ir nauda, nekustamie īpašumi, zemes gabali un tā tālāk. Īstais mantojums, ko mēs atstājam, ir netaustāmās lietas, un mēs tās atstājam cilvēkos iekšā, kas visbiežāk iekļauj sevi arī visādas neforšas lietas, piemēram, atkarības, ēšanas traucējumu, zemu pašvērtējumu,
nabadzības domāšanu un tā tālāk. Un to netaustāmo mantojumu mēs saņemam visi bez izņēmuma. Bet apjoms var ļoti atšķirties no cilvēka uz cilvēku. Un visbeidzot, fokus uz autentiskumu atļauj mums risināt mūsu problēmu cēloņus, nevis sekas. Novēršot uzmanību, iedzerot tableti, aizmirstoties internetā, uz brīdi ir vieglāk, jā, bet to nāksies darīt atkal un atkal, līdz tiks izgaismots tas, kas sāp patiesībā. Jo tuvāk autentiskumam esam, jo mazāk ir dažādu triggeru, kas savojā mūsu ikdienu, tāpēc ir iespējams dzīvot vairāk savā mieriņā, un kurš tad no mums to nevēlas. Lai tev izdodas atklāt savu autentisko būtību. Un es būšu tepat.